Tagad mēs parādīsim, kā salabot videokarti uz HP 6000 modeļa. Te ir mātes plate, lūk. Šķiltavas tur neko nedarbojas. Mātes plate. Šitas ir pārbaudīts un tiešām viss strādā. Šis ir video čips saucamais, kurš parasti pārkarst. Un mēs parādīsim jums rīflau metodi, kā viņu var dabūt atkal pie dziesmas. Ņemam parasto, Latvijā jau droši vien būs lodlampa, man tik lielas nav, bet labāk jau būtu laba lielāka, protams. Ņemam mēs to mātes plati lēnām sildam, ja? Lēnām, pavisam lēnām. Nav ko baidīties. Sildam gan no vienas puses, gan arī no otras puses. Pamazām. Lēnām. Reizēm mēdz arī aizdegties kaut kur. Un pēc tam ir arī nedaudz uz tā čipa arī nedaudz ir jāuzspiež kā nekā. Tā, var teikt ar āmura svaru. Un pēc tam mēs atkal ņemam un sildam, jo viņam uzkarstot kontakti jāatnāk vaļā un viņi jādaboja kā nekā kopā, un kā tad viņus savādāk dabūsi. Šito metodu es paskatījos, Amerikā Džeki rādīja, kā vajagot sildīt. Nu tu pa latviskam tagad sildi. Jā. Tā no sirds, lai otrais nevajadzētu sildīt. Es domāju, tā arī būs pēdējā reize, vēl kādu gadu garantiju. Mēs dodam uz šito visu. Arī var visus kontaktus. Te USB līgzdas. Pie reizes rūsu noņem. Jā, rūsu noņem. Un arī nevajadzīgos putekļus pie reizes var dabūt ārā. Kas mums te vēl palika neapsildīts? Procesoram bišķiņ arī, jo tas ar reizēm mēs. Sildam. Arī jāuzpūš reizēm ir, jo tas čips vēl tāds jocīgs ir. Tā. Tas arī ir viss. Tas arī viss. Čivi atnes ūdens spaini. Nāc līdzi, parādīsim. Kā ir arī jāatdzesē pareizi. Tūlīt liksim iekšā un tad vajadzētu strādāt. Tikai es ieslēdzu. Nu, tagad reku viņš ir gatavībā. Viss ir salikts, vadi pievienoti. Un re? Tā, mēs varam uztaisīt saucamā testu. Un tā, skatāmies, būs mums tā bilde vai nebūs. Mums ir bilde. Lūk. Cik vienkārši. Vienkāršīgs un parocīgs veids, kā salabot kompjūtera lodlampu. Tas arī viss viegli, 10 minūtes.